Kad atnāk kaut kur ciemos, viņš uzreiz redz, te tur skrūvīt jāpaskrūvē, tur lampiņa jānomaina, tur vēl kaut kas, ja? Man tā nav. Bet manam draugam tā ir, un es zinu, vairumam tā vīrieši ir. Jo mums ir citādāks arī prāta uzbūves. Ir tā saucamais sievišķais prāts un vīrišķais prāts. Un bieži vien mums būs tests kaut kādā aiznākamajā nodarbībā, kur mēs varēsim, ļoti labs tests ir arī Amerikai, kur mēs varam saprast, kāda mums ir prāta struktūra. Jo ir sievietes, kurām ir tā vīrišķā uzbūve, ja, un ir vīrieši, kuriem ir sievišķīgāk. Nu, tiem, kuriem ir ļoti sievišķīgi, tie parasti bieži vien kļūst par zilējiem. Ja. Sievietes mēdz kļūt par lesbietēm, tām, kurām ir vīrišķā uzbūve, nu par tādām aktīvām lesbietēm. Jo, principā, zinātnieki saka, ka tas homoseksuālismu gēns ir katram vīrietim, un visas sievietes ir biseksuāls. Ja. Mēs gan neesam, bet nu, tas gēns homoseksuālismu ir katram vīrietim. Tāpēc cietumos daudz kļūst par homoseksuālistiem, ja, kad viņi iziet ārā un viņi nav. Tad lūk, tās ir tās mūsu atšķirības, mūsu prāta atšķirības arī. Un tūlīt mēs parunāsim vēl par dažām situācijām, kuras jums kļūst saprotamākas. Ja mēs zinām šīs lietas, ja mēs saprotam šīs lietas, sievietes saprot, vīrieši saprot, tad ir, atnāc, iedev to sviestu paciņu no leduskapa izvilku, un tu nedusmojies. Tu saproti, ka viņš tāds ir. Viņš tiešām neredz. Tā ir pilnīgi taisnība, ka viņš saka, es neredzēju. Viņš neko neizdomāja lieku. Un tad, kad es vīrietis saprotu, ka viņi var 35 lietas vienlaicīgi darīt un vienlaicīgi labi, ja, es arī tur par to baigi nebrīnos, saprotu, ka viņi ir citādāk. Uztver un uzbūve. Ja, mēs neatšķiramies tikai ar to, ka vienam ir krāniņš, otrai ir krūts, un tas ir tikai ārēji, bet patiesībā visa mūsu domāšana, sensoru uztvere ir citādā. Apmēram 70 līdz 80% ir primāri ir darbs, ja, tiem, kur ir garīgi, tas ir garīgā izaugsme, sabiedrība. Tas, ka kāda sievietei gandrīz 90% galvā ir ģimene, attiecības, viņas attiecības.